Apmeklējot šobrīd garāko ceļu būvs objektu no Jēkabpils līdz Varakļāniem, kur 54 km garumā tiek mainīta asfalta betona sega, un ne tikai sega, bet arī nesošie slāņi, kur savākušies turpat vai visas Latvijas būvkompānijas, ceļu būvs firmas Binders pārvaldītajā posmā ieraugam kaut kādu lielu aparātu, kādu līdz šim Latvijā un nekur citur īstenībā es pat neesmu redzējis. Tas miksers saucamais, kas saucās shuttle buggy, ko tad viņš dara? Viņš veic divas funkcijas. Viena ir, viņš novērš šo segregāciju, respektīvi atjauno asfaltbetona masas granulmerisko sastāvu sākotnējā līmenī ar, teiksim, samaisīšanu. Bet tā nav tāda samaisīšana, kā mēs to redzam pie ieklājai. Bet iekšā ir speciāls šneks ar mainīga, teiksim, attāluma soli, kas ir speciāli konstruēts, lai tā masa atjaunotos sākuma stāvoklī. Un otra funkcija ir, samaisot, tiek izkliedēta nevienmērīgā masas temperatūra, respektīvi iegūst asfaltbetons vienmērīgu temperatūru visā apjomā. Es pagaidām gan minēju divas galvenās īpašības, ko dod šis aparāts, bet ir vēl. Ar šo aparātu, izmantojot šo aparātu, ir iespējams vienlaicīgi klāt asfaltbetonu ar diviem ieklājējiem blakus. Tas notiek kādā veidā. Asfaltbetona masa tiek iebērta šajā antisegregācijas iekārtā. Pēc tam par konvejeru lenti viņi tiek laist ārā uz asfaltbetona ieklājēju. Un tas kā konvejeru lenti ir grozāma. Tas nozīmē, ka mašīnas pirmkārt, berot arī šajā aparātā, var daudz ātrāk iztukšot kravas kasti, tad ir vajadzīgi mazāks mašīnu skaits nekā parasti pieklājēji, jo tiek iebērta asfaltbetona masas ieklājējam, iek ievietot speciāls bunkurs, kurā var lielāk daudzumu masas vienlaicīgi iebērt. Tas nozīmē, ka ietaupās mašīnas. Otrkārt, šī konvejeru lentes garums ir apmēram 4 metri, ka mēs varam aizsniegt grūti pieejamās vietās ar šo konvejeru lenti un ieklāt asfaltbetonu. Teiksim, trotuāros, kas bieži vien ir liela problēma, jo nevar piebraukt pie pa trotuāru ar smago mašīnu. Es varbūt piezīmēšu vēlreiz par to svešvārdu segregāciju. Tā ir minerāla sastāvdaļa, liela, maza akmeņu un šķembru noslāņošanās, nevis samaisītā, bet jau pēc izmēriem kārtībā. Tieši tā. Tas pats notiek arī betona, teiksim, masā, bet jūs, kā esat redzējuši, ka betona vedēji, vedot savu masu, visu laiku viņu maisa. Diemžēl asfaltam tādi vedēji nav paredzēti. Tātad mums ir jāmeklē citas iespējas. Un tas ir šis shuttle buggies. Vai tiešām tā ir taisnība, ka tas ir vienīgais Baltijas valstīs un principā tuvākais, kas ir redzēts, ir Spānijā? Jā, mēs viņu ilgi meklējām, izbraukājām vairākas Eiropas valsts. Viņi lieto Spānijā, lieto Holandē. Atradām mēs viņu Kanādā, ražo viņu Amerikas firma. Mēs esam Baltijas valstīs pirmie un vienīgie pagaidām, kas šo aparātu lieto. Un arī šis objekts ir faktiski pirmais, kur tādā lielā apjomā mēs viņu pielietojam. Šis objekts ir viens no tālākajiem objektiem, uz ko mēs vispār esam veduši asfaltbetonu. Tas ir pār pa 200 km. Vai iespējams arī kādi citi tomēr alternatīvi risinājumi? Alternatīvas ir dažas, kā piemēram nolikt pie objekta asfaltbetona rūpnīcu. Tas būtu viena alternatīva, bet tā ir parasti ļoti grūti izpildām, jo, lai novietotu rūpnīcu citā vietā, ir vajadzīgi ļoti daudz vietējo dažādu institūciju saskaņojumu un daudzreiz pietrūkst vienkārši fiziska laika. Un noslēgumā es gribētu palūgt tādu nedaudz, teiksim, piezemētāku skaidrojumu, bez maisīšanas, temperatūras saglabāšanas, segregācijas un cikiem smalkiem svešvārdiem. Ko redzēs vienkāršais lietotājs, ja viņš brauks pa šo ceļu, kurš būs asfalts, tiks vests 200 km attālumā un tiks saglabāts viss pasaules iespējamie standarti? Lietotājs iegūs ļoti vienmērīgi ieklāts asfaltbetona masas struktūra uz ceļa. Nebūs redzams salaidums šūves,
Nebūs redzams, kurās vietās ir mainījušās, teiksim, kravas mašīnas, pieklājēji, jo nebūs šīs segregācijas. Nu, un pats galvenais, ceļš ilgāk kalpos.